Kurmis minat, kas tikai kārtīgi izbastāt. Ko jūs ar tiem žagariem tur bakstat? Ko jūs tur bakstat? Kur bakstat? Kurmis bakstat? Jā, lai nenāk negruvā, Bakstat, lai kārtīgi izbakstat, lai nenāk vairāk kārtīgi tie kurmi, lai iet uz kaimiņiem. Jā. Ļoti labi. Nu, tad kurmi kārtīgi izbakstīti, bet mesteņos ir jātaisa arī visādas sacensības, pārbaudes un stipras lietas. Posmiņš pēc posmiņa. Var taisīt arī blakus ķēdi, nav obligāti vienā ķēdē. Var uztaisīt vīri kārtīgi, var uztaisīt vēl vienu ķēdi. Nu jau ķēde ir diezgan gara. Tagad mums ir jāatrod, vai tā ķēde ir cieši sasaistīta. Tā. Viduspunkts, kurš ķēde ir kārtībā, nostipri to galu. Budēliene, budēli apstāt, tur viss tas gals ir, un tur gals. Un vidus ir starp šo skaisto čigānieti, tā puse vēl uz no manis vēl labi, un šī puse vēl uz skatuvi. Un skatīt 3, 4, pagas atķerās, kas tad tur būs? Ja? Un sākam skaitīties. Pirmais saka diena, otrs saka nakts. Nākamais saka diena, nakts, neko neraujam. Tā, aiziet no tā gala, kurš ir pirmais? Diena. Nē, diena, nakts. Vēlreiz sākam no sākuma. Nakts. Nākamais. Diena, nakts, 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 Guntars, nakts, nakts. Brīnišķīgi tagad dienas nostājās. Mums ar kaut kā skatīsimies, jo te ir. Diena nostājās vienā rindā, un ar mugurām sastājas, un nakts nostājās viņiem ar muguru. Un, ja tad nogrīt uz balto pusi, es saku diena, un diena ķer nakti. Varam sākt, visi gatavi? Nakts! Pirmais izmēģinājums, pamēģinām vēlreiz, te īsti nav kur skriet. Varbūt, ka mums ir jāizveido tādā virzienā. Ir labi? Nu labi, citādāk mums ilgi. Pamēģinām vēl, nostājamies ātrāk. Un 3 rietas, labas lietas, vēl vienu reizi. Ātri, rinda visiem ir skaidrs. Īstai meitenīšā vakarā, kas netencītās, nevisu tam nelīni, nedziedē, kam teķuzu, kam nevisu tam līniņi, nedziedē. Guļķābo zaķis leca no krūmiņa, Čiguļķābo zaķis leca no krūmiņa, kā čigāja būdeliša. Urā! Jāteic tā, ka pie mums ir atbraukusi arī vēl viena folkloras kopa Liepa, un es teicu, ka es pateikšu visu, ko es par viņiem domāju. Es pazīstu kopu Liepu, es zinu, uzvārdu Liepa, bet folkloras kopu vēl Liepa neesam šeit redzējuši. Tā kā lūdzu nākat šurp
rādat un stāstat un dziedat, lai mēs varam kopīgi ar jums arī kādā rotaļā iziet lustīgā, tā kā lūdzu! Labdien, Zemgale! Es esmu folkloras Liepa, bet tik dīvaini neizklausītos no Liepas. Kur zin, kur ir Liepa? Jā! Pie cēsīm, jā. Tieši tā, mēs esam no Cēs puses. Mēs esam pretiņos, jo tālāk brauc, jo garāk ir līni. Un nu mēs atradām tālāko vietu, kur mūs gaida, lai tālu brauktu un lai mums būtu gari līni, lai mums būtu laba labība, lai mums būtu brangi lopi. Tā būs, vai ne? Maza reklāmas pauze, vienkārši, lai jūs uzņemt ar lielāku sajūsmu, ja? Es tā klusiņām pateikšu, var dabūt arī tēju, tātad, kā es saku, ja iekšas vēl pasilda, tad arī prāti ir atvērti, tā kā lūdzu. Bet tā tēja nav no mums. Kreisā pusē pie uguns, kur var droši nākt un paņemt tēju un cienāties. Jā, tā nav Liepas tēja un tā arī droši vien, ka nav liepzieda tēja. Bet, nu, veseli dzēruši. Jā, un gan nav, ka jums arī kaut ko ēst iedos šajā saimniecībā. Būtu jūs Liepā, lai es noteikti pabarotu. Bet kāds te būs, es nezinu. Jo Liepā ir vismiesbrīgākie cilvēki. Tātad gatavojaties, šie visi cilvēki brauks nākošu sestdienu uz Liepu, ja? Lai skats sveiciens. Tēja negrib. Negrib cīt? Nē, šis ir kārtībā. Sadēļ tu tam nabagam, kas tiek. Tuj, čigāniņi, dieva bērni, kurš uzleņu mārīnām. Aizkalniņa sīki kļuvi, tur putriņu mārīnām. Tuj, čigāniņi, dieva bērni, kurš uzleņu mārīnām. Aizkalniņa sīki kļuvi, tur putriņu mārīnām. Cīdzam priedes, cīdzam egles, cīdzam mērza ozolī. Duj, čigāniņi, šo nakti gulēsam. Cīdzam priedes, cīdzam egles, cīdzam mērza ozolī. Putriņu varīsām, Aizkalniņa sīki kļuvi, tur putriņu varīsām. Duj, čigāniņi, dieva bērni, tur putriņu varīsām. Aizkalniņa sīki kļuvi, tur putriņu varīsām. Duj, čigāniņi, kurš varīti gulēsām. Cīdzam priedes, cīdzam egles, cīdzam mērza ozolī. Duj, čigāniņi, kurš šo nakti gulēsām. Cīdzam priedes, cīdzam egles, cīdzam mērza ozolī. To publikāts jau kaut kur vārdi.